Labdien, zemnieku saimnes biedri, labdien! Lauksaimnieki, kā solīts, tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, tad, lai atvieglotu izdarīt izvēli, jo saraksts ir gana daudz, izvēles ir plašas, tad ar visiem sarakstiem un visiem sarakstu līderiem tātad taisam individuāli sarunas. Tas vairs nav apaļais galds, kāds tas bija pirms 5 gadiem, jo saprast, ko katrs sarakstu līderis vai cilvēks īsti domā par lauksaimniecību, šādā formātā ir grūtāk. Tāpēc formāts pamainīts, sarunas ir ar sarakstu līderiem, un šodien mums ir Artis Pabriks, Latvijas attīstībai, 2. numurs. Tieši tā. Labi, sāksim varbūt ar kaut ko, kas ir nedaudz vairāk no lauksaimniecības, jo mēs nelolojam cerības, ka mūsu biedri lauksaimnieki, kas rūpēs par lopiem ar zemi, seju un tā tālāk, ka viņi noskatīsies visas debatas un izlasīs visas programmas. Jā, tieši tā, paldies. Līdz ar to varbūt ļoti īsi vienā minūtē jūs varat ieskicēt, kas ir Latvijas attīstībai tādi galvenie pīlāri, ar ko jūs ejat uz Eiroparlamentu vēlēšanām? Mums ir 5 galvenie punkti, ko mēs gribētu sasniegt, un man un mūsu partijai Eiropas parlamentā principā ir 2 mērķi. Viens mērķis ir sasniegt maksimālu iespējamu atbalstu Latvijas drošībai, jo bez drošības nebūs valsts. Otrs ir sasniegt maksimālu atbalstu Latvijas tautsēmniecībai un ekonomikai, zem kura paiet arī droši vien noteikti paiet arī mūsu lauksaimnieku un vispār jau intereses, jo ja valsts ir ekonomiski neattīstīta, ekonomiski vāja, par drošību arī grūti runāt. Līdz ar to šie 2 galvenie mērķi. Kā apakšmērķi tātad mums šeit ir nostiprināt Latvijas robežu, atbalstīt Latvijas industriju ar uzsvaru uz militāro industriju, kas nozīmē palielināt arī Eiropas Savienības kopīgo budžetu, kas nozīmē arī dotu kaut kādu atbalstu lauksaimniekiem. Tālāk pieiet saprātīgi zaļai politikai, pieiet saprātīgi migrācijas politikai un, protams, mēģināt sadalīt arī Eiropā pieejamās finanses un fondus tādā jomā, lai viņas būtu ilgtspējīgas, nevis tikai būtu naudas apgūšana. Tātad primārie 2 pīlāri, mēs saprotam drošību un ekonomiku. Jūs minējāt arī zaļo politiku, lauksaimniecību, pasarpināt reģionu attīstību, un mēs vēlētos arī šajā tās lauksaimnieku debatas iet nedaudz dziļāk un arī pajautāt par šīm 3 lietām. Jā, jums ir šīs sarakstā pozīcija par lauksaimniecību un reģionu attīstību, var atrast citātas programmā, bet tas, ko jūs sakiet, ir jābūt Eiropas lauksaimniecības politikas galvenajam mērķim, jābūt pārtikas apgādes drošībai. Parakstamies. Jā, un Eiropas pārtikas apgādes neatkarībai. Tieši tā. Jā, bet man rodas tomēr jautājums. Jūs runājat ļoti par Eiropu. Eiropa šobrīd ir lielākā pārtikas eksportētāja, pasaules arī barotāja. Vai jūs gadījumā nedomājat par to, ka Eiropai jābūt tikai pašpietiekamai un tad tā pārējā pasaulē iztiek kā grib? Mēs skatāmies, protams, katrs cilvēks caur savu nacionālo prizmu, un es negribu vairs atkārtot jau tādas nonivelētas frāzes, ka tur Latvija pirmā vietā un tā tālāk, tāpēc, ka pēc būtības jau tā tas ir. Ja mēs skatāmies gan uz ministriem, gan uz valdībām, gan uz Eiropas parlamentu, lielos vilcienos jau cilvēks kā politiķis arī skatās caur to savas valsts interešu prizmu. Un manā gadījumā, un es šeit runāju kā kandidāts uz šo vietu, jo tur man būs jācīnās par Latvijas interesēm, protams, ka mēģinot viņas sabalansēt ar kopīgo Eiropas izpratni, jo ja es nevaru kolēģis pārliecināt, ka tas ir arī viņa interesēs, tad es nedabūšu atbalstu no viņiem mūsu pašu interesēm. Bet mana interese, protams, ir maksimāli veicināt Latvijas, teiksim tā, pārtikas ražošanu, jo es ar šo jautājumu saskāries savos iepriekšējos darbos. Es zinu, ka mums ir problēma ne tikai skolās, kur no vienas puses mēs par rādio runājam, Latvijas pārtikas nav, bet no otras puses mēs redzam, ka veikalos visi sūdzās, ka Latvijas pārtika ir dārgāka, apgādes mums bruņotos spēkos un skolās nav. Līdz ar to, kur tad ir tas mūsu ražotājs un mūsu pārtika? Mana interese ir dabūt maksimālu uzsvaru uz to, lai šo pārtiku šeit var saražot konkurētspējīgām cenām,
un tas vienlaikus nozīmētu gan drošību, gan ekonomisko izaugsmu. Bet mēs pareizi saprotam, tad runa nav tikai par Latvijas iekšējo apgādi, jo šeit mēs redzam riskus arī Eiropā ļoti daudz runā. Eiropa ir pārtikas pašpietiekama, visu pārstājumu ar eksportu, mums eksports, nezinu, ir 30-40% no saražotā, tad mēs pat 30-40% varam savu ražošanu gan Latvijā, gan citur Eiropā mazināt. Mēs pareizi saprotam, ka tas nav... Kā mazināt? Lai mums eksports nav vajadzīgs Eiropā. Eksports, bez eksporta nebūs nekāda nacionāla attīstība. To es varu izvilkt no savas arī no mūsu aktivitātēm par aizsardzības industriju, jo eksporta industrija nav manā izpratnē atraujama no nacionālās apgādes. Jo, paņemsim kaut vai to pašu Patrijas gadījumu. Es atvainojos, ka es atkāpjos, es neesmu lauksaimnieks, ja? Bet mums līgumā par Patrijas bruņmašīnu ražošanu Latvijā ir paredzēts, mēs jau neražojam šo Patriju Latvijai. Mēs ražojam pasaulē nākošos 30 gadus. Es būtu priecīgs, ja mēs tāpat varētu runāt par Latvijas, teiksim, pārtiku, ka mēs apgādājam savējos un mēs maksimāli veicinam eksportu. Tāpēc, kad eksports ir tautsēmniecības izaugsme, eksports ir inovācijas, eksports ir darbvietas, bez eksporta mēs nekur. Tad varam būt, es saprotu, mierīgi neviens mūsu eksporta spēju un ražošanas spēju. Jā, es tā kā saprotu, ka šeit nav tie ļoti ekstrēmie zaļie mērķi par to, ka mēs labāk dzīvojam tīrā Eiropā, ražojam mazāk, tikai tik pašiem vajag, bet esam skaisti zaļi. Manā personā jūs nesastapsiet ekstrēmo zaļo, un šeit nevajag pārprast, protams. Saprotiet, mēs jau katrs gribam dzīvot tīrā vidē. Tas jau ir pilnīgi skaidrs. Es domāju, ka starp zemniekiem vai pilsētniekiem ir tur pilnīgi vienota izpratne, bet es negribētu atbalstīt, teiksim, viedokļus, kuru cilvēki ir ļoti priecīgi un aiziet, piemēram, iestādes, burkāniņus vai vēl kaut ko pie mūsu sporta hāles, bet nekad nav bijuši laukos un nezinu, ko nozīmē laukos strādāt, lai aizbrauc tur un novāc Latvijas zemes Mālpilī. Tā kā no šāda viedokļa, jā, mēs gribam tīru vidi, bet ne jau uz pašiznīcināšanās rēķina. Un tas ir tas galvenais, un mums ir tas jāsabalansē. Tautsēmniecības izaugsme ar to, ka mēs gribam dzīvot un lai bērni dzīvo tīrā vidē. Tas ir loģiski. Mēs jau kaut kā organiski jau piekļāvāmies nākamajam punktam arī cits starp no programmas par zaļo vienošanos. Jā, šī zaļā vienošanās karstais kartupels iepriekšējā parlamentā un noteikti ir gana daudz darbs palicis vēl nākamajam. Tas, ko jūs sakiet programmā, klimata krīzes novēršana ir iespējama tikai sabiedrības vienošanās rezultātā. Par to, kas kopīgi darāms. Klimata politikai ir jāveicina, nevis jākavē ekonomikas izaugsme. Mēs esam par saprātīgu, realistisku pieeju Eiropas klimata mērķu sasniegšanai, ņemot vērā cilvēku maksātspēju. Tieši tā. Komentēt? Vai... Jā. Vai kāds jautājums? Nē, tas jautājums ir, kāda ir kopīga... Pirmais jautājums jau laikam būtu, vai tā ir jūsu kopīgā tiešām saraksta izpratne, jo tas, ko mēs esam redzējuši arī iepriekšējā parlamentā, tad gan objektīvi jāsaka, iepriekšējās vēlēšanās viss bija zaļš. Viss ir zaļi, jā. Bet vai mēs pareizi jūtam, ka arī Latvijas attīstībai šī te zaļā retorika, jo jāsaka, Latvijas attīstībai bija viena no zaļākajiem arī bijām, tāpēc, ka mums bija vides ministrija, protams. Jā. Iepriekšējā parlamentā. Vai mēs pareizi saprotam, ka tā retorika nedaudz mazinās un mēs, vai jūs, pareizāk sakot, vairāk ejat uz to, ko mēs varētu saprast par tādu saprātīgu? Par vienošanos. Labi, runāsim par reālu politiku, jā. Pirmām kārtām, reāla politika Eiropas parlamentā izskatās citādāk nekā nacionālajos parlamentos, jo mēs esam tikai 9 cilvēki, un principā autonomija un tas, kāds konkrēts cilvēks ir ievēlēts Eiropas parlamentā, spēlē 99% no politiskā iznākuma. Ne mazāk, 99%, jo šeit nebūs konkrēts Latvijas Nacionālās partijas līnijas, kas, teiksim, es atvainojos, kas man kā iespējamam eirodeputātam varētu diktēt, kādu pozīciju pieņemt. Tas nav iespējams vienkārši. Mums pašiem jālemj. Mums, protams, vai teiksim, tam potenciālajam eirodeputātam, viņam būs jāstrādā, un es runāju, kā tur strādājis cilvēks, ja? Viņam būs jāstrādā savā konkrētā partijas grupā tur uz vietas. Un tur
tad tas būs jautājums, vai viņš spēj par kaut ko pārliecināt vai nespēj. Un tā grupa, kurā es plānoju strādāt, bieži ir, kā teikt, tas dealmakers, pa labi, pa kreisi, jo viņi trešā lielākā, līdz ar to vai nu viņi pievienojas vienam vai otram. Tā kā vienkārši saprašanai par reālu politiku. Tagad par mūsu pozīciju un par manu pozīciju, jo es domāju, ka tas teksts lielā mērā atbilst, kā es to redzu. Un kā es to redzu? Vispirms, mums bija, kā Latvijas attīstībai partijas kongress, vienkārši, lai cilvēki saprastu, mēs esam nodalījušies no grupas par, un mana pirmā frāze šajā kongresā bija ļoti vienkārša. Mēs esam beiguši flirtēt ar kreisumu. Un ar kreisumu es bieži, kā politologs, arī saprotu šo te zaļo fundamentālismu. Tā kā nekāda zaļā fundamentālisma, es domāju, nākošajos 4-5 gados Eiropas parlamentā mums nevajadzētu būt. Bet, protams, būsim realisti. Mēs nevaram pagriezt atpakaļ riteni to, kas, piemēram, ir pieņemts. Ļoti reti mēs varam kaut kādas regulas pagriezt atpakaļ. Ja viņas ir pieņemtas, tad jāmēģina viņas kaut kā adaptēt. Protams, teorētiski mēs varam pēc gadiem kaut ko mainīt, bet tas nebūs tik vienkārši. Kas attiecas uz zaļo kursu un uz tautsēmniecību, jūs jau redzat, kas notiek, piemēram, arī tajā pašā EPP grupā un ne tikai no vācu deputātiem, kuri saka, ka tas mērķis par to, ka vairs ražos tikai elektroauto pēc 30. vai 35. gada, viņš jau izskatās nereālistisks. Es kā liberāls cilvēks, klasiskā nozīmē, piemēram, par šiem pašiem auto, es uzskatu, ka ja mēs gribam elektroauto pilsētā, ļoti labi, tāpēc, ka svaigāks gaiss un tā tālāk, bet ja mēs paskatāmies uz Latvijas distancēm, ja mēs paskatāmies uz subsīdijām, es uzskatu, ka mēs varam ļaut tām mašīnām brīvi konkurēt, bet ne jau subsidējot dramatiski vienu vai otru virzienu. Tas ir par autotransportu. Piemēram, Krāslavas pašvaldībai iepirkt elektrobusus ziemā, braukt kaut kur. Es nevaru to atbalstīt vienkārši. Es domāju, ka tā ir nepareiza naudas tērēšana. Un līdzīgi tas ir par lauksaimniecības politiku. Mums ir jāskatās, lai mūsu valsts varētu sekot tai prioritātei, ko mēs izdalījām, kā otro tautsaimniecību. Ja zaļais kurs nozīmē, ka mēs zaudējam konkurētspējā pārējām Eiropas valstīm, vai Eiropas Savienība sāk zaudēt pasaules konkurētspējā, ko viņi sāk zaudēt daudz kur, tad kaut kas nav normāli. Tad tas mums ir jāmaina. Līdz ar to šeit bez atbalsta tautsēmniecībai mēs nevaram iet vienkārši tādā zaļā fundamentālisma pavadā. Es atvainos par garu stāstu, bet tā ir politika. Bet šeit man ir jautājums atkal. Kā jūs minējat par reālu politiku. Jā. Tas arī lielā mērā ir iemesls, kāpēc mēs aicinājām 1, 2 numurus un neņēmām šoreiz pretī 7, 8, jo būsim reāli arī apskatoties reitingus. Varbūt būs 2 mandāti. Kāds varbūt spekulē par līderiem un 3 mandātiem, bet būsim godīgi, visticamāk, tie būs 1 vai maksimums kādam 2 mandāti. Tostarp arī Latvijas attīstībai skatoties reitingus, tas varētu visticamāk būt 1 mandāts, un tātad vai Ieba kungs vai jūs. Es gribēju jautāt, cik jums ir vienota izpratne, respektīvi, vai tas, ko stāstāt jūs, vai šāda pat pozīcija ir arī Ieba kungam, jo arī iepriekšējā sasaukumā mēs redzējām, ka pirms vēlēšanām visi bija tādi ļoti izprotoši, un mēs meklēsim kompromisus un dialogus, bet tad ir dažādi Ieba kunga interesanti balsojumi saistībā ar dabas atjaunošanas stratēģiju, piemēram. Un es varu pastāstīt, kāpēc arī mums tie balsojumi šķiet jocīgi, jo dabas atjaunošanas regula liels dokuments, augsta ambīcija, un tad tur vai 30, 40, 50 gada mērķi, kuros zemes īpašniekiem, lauksaimniekiem, mežsaimniekiem pārējiem būs jāievieš dažādas ambīcijas. Piemēram, X% atkarīgs no kura gada mēs mēram un kāda ir mērķi, jāatjauno dabīgs hidroloģisks režīms un jāatjauno dabīgās ekosistēmas. Lielais jautājums, ko tas nozīmē? Un tā visāķīgākā lieta ir, ka neviens jau nezina. To zinās tad, kad būs ieviešanas akti. Un mums bija šāds pats piemērs ar kopējās lauksaimniecības politikas strateģisko regulu, kur tātad mērķis bija regulāri rakstīts aizsargāt kūdras augsnes, nevienam nav pretenzija, visi nobalso par, apstiprina. Un tad izrādās, ka kūdras augsnēs ieviešanas akts pasaka, ka mēs nedrīkstam būvēt, remontēt vai rekonstruēt meliorācijas sistēmas, kas Latvijas gadījumā nozīmē lauks zem ūdens, ceļš zem ūdens un ļaunākajā gadījumā arī ciemats zem ūdens. Un Ieba kungs šajā gadījumā ļoti priecājās par šādu regulu, jo tā esot lauksaimniekiem patiesībā izdevīgi kaut vai tajā pašā laikā. Ne mēs, ne arī visu cieņu Ieba kungam, bet viņš nezina, par ko mēs
patiesībā esam nobalsojuši. Tāpēc tas jautājums, jūs esat manā skatījumā tāds nedaudz centriskāks varbūt par Iebu kungu, bet vai jums tā izpratne ir vienota šajos jautājumos? Es nevaru atbildēt viņa vietā, bet viņš ir parakstījies zem tās pašas programmas, kuru jūs citējāt. Mēs esam vienā partijā, vienā programmā. Mēs neesam identiski. Protams, ka es tāpat kā jebkurš kandidāts ceru, ka es arī būšu vai es būšu uzvarētājs. Ja? Līdz ar to man vienkāršāk par sevi runāt. Bet, kas attiecās uz iepriekšējiem balsojumiem, tik cik es ar Ivaru esmu runājis, es nedomāju, ka mums ir kādas fundamentālas atšķirības. Teiksim, šajā virzienā, ka tautsēmniecībai jābūt ir prioritātei. Es domāju, pat daži mūsu apvienības, iepriekšējās apvienības, nemaz nerunājot par partijas biedriem, ir arī sapratuši to, ka tas uzsvars varbūt uz to zaļo ir bijis drusciņi par daudz, bet es negribētu novelt visu atbildību šeit kā reāli politiķis uz Eiropas parlamentu vai Eiropas deputātiem. Kāpēc? Tāpēc, ka visas šīs lietas, tad, kad par viņām tiek balsots, viņas jau iziet cauri izpildvarai. Nacionālajai izpildvarai, Eiropas padomei, Eiropas komisijai, un šeit, acīm redzot, tā atslēga jau, lai tas tik tālu nebūtu nonācis, kad Iebam vai tur fabrikam vai kādam citam ir par to jābalso. To vajadzēja noskaidrot jau pirms mēs vispār piekritām, ka tas balsojums aiziet tik tālu līdz Eiropas parlamentam. Un tur, acīm redzot, mums ir kļūda. Un kā dažiem nepatīk vecāki politiķi, ja, bet es varu no savas personīgās pieredzes pateikt atkāpi, ja, kad es biju ārlietu ministrs 2004.-2007. gads, tad tas bija viens no maniem pirmajiem strīdiem. Es kā zaļknābis atnācu no politoloģijas fakultātes uz ārlietām, un tas bija maniem galvenajiem strīdiem. Es prasu, kāda ir mūsu pozīcija Eiropas Savienībā. Un tad parasti atbildi no ierēģiem bija, mēs tad bijām jauna valsts Eiropas Savienībā, protams, bet atbildi bija vienkārši. Mēs vēl nezinām, kāda pozīcija, jo tur notiek spriešana, tur notiek diskusija. Tad, kad mēs zinām, kāda ir pozīcija Briselē, tad ir par vēlu jau kaut ko ietekmēt. Ko tas nozīmē? Ja mēs gribam aizstāvēt savas intereses, sākot ar meliorāciju un kaut ko citu, vispirms ir jāpanāk, lai netiek pieņemtas kaut kādas muļķības ministrijā, šajā iestādē vai ministru kabinetā. Tad, protams, jums ir vai jāzvana Ivaram, vai man, vai kādam citam, un laicīgi jāsaka, kad kaut kas nāk uz parlamentu, mīļie kungi, mēs šito negribam. Manas durvis Eiropas parlamentā iepriekšējā sasaukumā vienmēr bija vaļā. Tā kā, ja jūs gribat ar mani runāt, es tur esmu. Šeit uzreiz izmantošu izdevību pieķerties. Neatkarīgi no tā, kurš no Latvijas attīstībai vai kuri varbūt tie būs divi tiks ievēlēti, es sapratu, ka zvanot mums cels un atbildēs pareizi. Ne tikai cels un atbildēs. Nē, man ir, piemēram, ar mežsaimniekiem es atceros, pat nebūdams tajās komitejās Eiropas parlamentā pie maniem cilvēki ir nākuši, un es to varu godīgi apliecināt, nozvērēt, ka būs interese par to, ko es varu ietekmēt, jūs mani atradīsiet, mēs par to izrunāsim, un, ja es varēšu, to ietekmēšu. Un tā nav tāda tukša runāšana, tāpēc, ka es esmu tā pieredzis strādāt arī iepriekšējās institūcijās. Pirms mēs ejam pie sarunas par budžetu, tiešmaksājumiem un arī tirdzniecību, jūs minējāt vārdu komitejas. Vai jūs varat pateikt, kas ir šobrīd tās komitejas, uz kurām jūs tēmētu Eiropas parlamentā? Redziet, atkal reāli politiski skatoties, protams, ka tā būs tirdzniecība. Tā būs tirdzniecība, nevis komiteja, bet tirdzniecība par šīm komitejām kaut kad jūlijā pēc ievēlēšanas. Kas mani interesē? Mani interesē vairākas. Diemžēl, kā jūs zinat, viens deputāts var būt tikai divās. Tas ir maksimums. Ja? Es uzreiz pateikšu, un es ceru, ka tas tur nenoņems man visu lauksaimnieku atbalstu. Lauksaimniecības un vides nebūs mana pirmā prioritāte. Man interesē industrija. Man interesē ārējā tirdzniecība, jo tur es esmu bijis, es pārzinu, kā viņi strādā, un tad viss, kas ir saistīts arī ar, teiksim, robežu drošības jautājumiem, jo tur es redzu šo te iespēju, kur es varu maksimāli iegūt punktus. Bet, lai es jūs galīgi neatbaidītu, tā ir vienkārši izvēle, tu nevar būt visur, ja? Un, ja
deputāts ir pietiekami ietekmīgs, ja viņam ir kaut kāda ietekme, un es uzskatu, ka man Eiropas parlamentā varētu būt kaut kāda ietekme, ja? Dēļ tā, ko es esmu iepriekš darījis, tad mēs jau varam sastrādāties un, piemēram, jūsu jautājums risināt atkal caur šo te frakcionālo darbu. Ja? Tā kā nav obligāti, man jāsola, ka es būšu tieši tur agrokomitejā vai NV vai kaut kur citur. Es vienkārši fiziski to nevaru izdarīt. Bet ja man ir kaut kāda politiskā ietekme, es varu maksimāli to izmantot, lai jūsu mērķis panāktu. Tā ir taisnība. Diemžēl 20 gadus kā pirmo komiteju neviens Latvijas Eiroparlamenta deputāts nav izvēlējies. Līdz ar to mēs zinām, ka ir iespējams strādāt arī citādi, bet, protams, primāri mēs jā, bet to es jums solīt nevaru vienkārši. Mēs saprotam, bet tā visticamāk būtu lauksaimnieku primārā vēlme. Bet labi, dodoties tālāk par budžetu. Par budžetu un tiešmaksājumiem. Labi zināmais jautājums par tiešmaksājumu izlīdzināšanu, par Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju Eiropas kopējā tirgu, ko mēs tā arī neesam sasnieguši šo te līmeni. Un nākamais daudzgadu budžets un jaunā lauksaimniecības politika noteikti būs nākamā parlamenta darba kārtībā. Tā pozīcija. Es domāju, ka tur visi droši vien vienādi atbildēs. Es mēģināšu drusciņi paskaidrot. Skaidrs, ka mēs uzskatām, un es uzskatu, ka mēs neesam pietiekami konkurētspējīgi ar tiešmaksājumiem. Un skaidrs, ka rietumu valstu zemnieki saņem vairāk nekā Latvijas zemnieki. Tas ir jāmaina. Kā to mainīt? Mums ir, šeit man uzreiz papildus jautājums, jo kā visi vienmēr visās vēlēšanās skaita mantru, mēs cīnīsimies par tiešiem maksājumiem. Viens ir, varbūt jūs varat tomēr arī ar plašu pieredzi Eiropas parlamentā pastāstīt, kā tas būtu jādara, un otra lieta, vai to vispār Eiropas parlamentā var izdarīt? Par varēšanu, redziet, ir virkni lietu bijušas, kur no sākuma šķiet, ka nevar un beigās sanāk. Ja? Jautājums ir par taktiku un stratēģiju. Ja jūs prasat, kāda būtu mana taktika, es, protams, šīs lietas sāķētu kopā atkal ne tikai ar tautsēmniecības izaugsmi, bet ar drošības jautājumiem. Pārtika ir drošības jautājums. Gan Latvijai, gan Eiropai. Tālāk mēs zinām, un tā ir realitāte, ka naudas, protams, visam nekad nepietiek. Pašlaik, diemžēl, pateicoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, pastāv reāli iespēja cīnīties par Eiropas Savienības kopējā budžeta pieaugumu. Man tas ir jādara. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs vēlamies, piemēram, uzbūvēt šo te Mannerheima aizsardzības līniju ar austrumu robežu, kas ir, principā vairāku valstu interesi, tā nav tikai nacionālā interese. Ja mēs varam panākt, piemēram, kopbudžeta pieaugumu no tā, laikam, apmēram 1,1% līdz 1,5 līdz 1,7%, kā mēs gribētu, tad mēs varam arī palielināt konkurētspēju Latvijas zemniekiem un palielināt tiešmaksājumus, jo pārtika ir svarīgs aspekts arī mūsu nodrošinājumam. Ja es skatos, piemēram, no drošības viedokļa, es nevaru iedomāties, kā Latvijas armiju krīzes vai nedod Dievs kara apstākļos ar pārtiku apgādās poļi vai lietuvieši. Tāpat tās, kā mūs ar patronām neapgādās. Jūs redzat, kāds ir Ukrainā, vienkārši nav. Līdz ar to dabiski, ka mēs šeit varam teiksim, tajās frakcijās un citās komitejās runāt par to, kā mēs šo iespējamu naudu sadalām, bet atslēgas vārds būs mums jāpalielina ir budžets. Vai tas izdosies? Par cik es jums pašlaik pateikt nevaru. Protams, ka būs tur valsts, kā piemēram tur Holande vai Vācija, kas ir lielākie maksātāji, kas varētu par to iebilst. Bet, es atvainojos, par interesēm ir jācīnās. Bet man ir viena lieta bažīgu rada jūsu programmā, jo jūsu programmā ir skaidri rakstīts, ka Eiropas Savienības platība maksājumi tiks pakāpeniski atcelti un galvenā uzmanība pievērsta ilgspējīgas lauksaimniecības un līdz ar to inovāciju veicināšanai. Eiropas lauksaimnieki prasa saglabāt šo te atbalstu, ņemot vērā šos te augstos ražošanas standartus.
Un, lai arī mēs Latvijā esam definējuši, jā, atceļam maksājumus, bet tad atceļam viņus visā pasaulē un atceļam arī augstās prasības. Ja Eiropa nav gatava atcelties no augstajām prasībām, tad mums ir jākompensē Eiropas un ierobežot starptautisko tirzniecību, tad ir vajadzīgas šīs te kompensācijas. Un šeit jūs programmā, tā kā es redzu, ka jūs vairāk slienieties uz to pusi, ka, subsīdijas mazināsim, bet tad kā mēs pasargāsim savu ražotāju? Jā, īstenībā sarežģīts jautājums ir. Jo mēs šeit runājam vairākās dimensijās. Viena dimensija ir, piemēram, Latvijas konkurētspēja ar pārējām Eiropas valstīm, tālāk Latvijas konkurētspēja ar citām pasaules valstīm un citiem reģioniem, un Eiropas kontinentu vai Eiropas Savienības konkurētspēja. Es gribētu šo mūsu programmas teikumu interpretēt tādā formā, ka ja mēs šeit kaut kur atkāpjamies no šīm, subsīdijām vai atbalsta, tad pirmām kārtām tas nedrīkst kavēt mūsu tautsaimniecības izaugsmu un konkurētspēju. Līdz ar to, ja tas notiek, vai tas notiek proporcionāli tiem, kas ir spēcīgāki vairāk, un tiem, kas ir vājāki, kā mums mazāk vai kā citādi. Tam jābūt izbalansētam. Un es gribētu pateikt tā, ka kas man uztrauc vispār Eiropas politikā, ne tikai Latvijas politikā, ir tas, ka mēs virknē nozaru it kā esam svētāki par pāvestu, bet mēs vairs nespējam konkurēt. Piemēram, tāpat avioindustrija. Tie paši lidojumi, avio kompānijas, mēs Eiropas Savienībā neļaujam piesubsidēt un atbalstīt, kamēr citur pasaulē, es atvainojos, uz vēlnu paraušaniet. Kā tad mēs globāli varam konkurēt? Mēs konkurējam vienā tirgu. Jā, un vēl viena lieta, kas man liekas interesanti, ko cilvēki nav piefiksējuši, tas nav atkal saistīts tieši ar lauksaimniecību, bet, piemēram, šī te pati militārā industrija un ražošana. Lai cik tas jocīgi nebūtu, Amerikas Savienotās valstis laiku pa laikam, piemēram, iepērk savus ražojumus no saviem pasūtītājiem par dārgāku cenu, nekā viņi eksportē to. Piemēram, tanku Pentagons nopērk tur noscīt par 120 vienībām, kamēr varbūt Eiropai pārdos par 100. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi īstenībā atbalsta, subsidē savu industriju. Tas nozīmē, ka caur tādu prizmu mums arī ir jāskatās. Mēs jau varam atteikties principā no jebkuras subsīdijas tādā no ideālā stāvoklī, bet ne jau uz mūsu, pagrimuma rēķina. Tā tas nevarētu strādāt. Un es domāju, ka tā būtu pareiza mūsu programmas interpretācija, jo jābūt ir pašnāvniekam, lai pateikt, ka mēs atsakāmies no subsīdijām un mēs tad, paliksim mazāk konkurētspējīgi. Nē, mīļie draugi, tāds nevar būt. Vismaz es par to neesmu gatavs parakstīties. Mums laiks ir tuvu izskaņai, bet mums bija arī sadaļā visiem mūsu nedaudz virs 800 biedriem. Tātad iespēja iesūtīt arī savus jautājumus konkrētiem sarakstiem vai kandidātiem. Vairāk tika iesūtīt arī jums, bet es tos svitrojos sarunas laikā, viņi bija atbildēti, bet viens ir konkrēti jums, Pabrikungs, un tas, manuprāt, ir ļoti būtisks jautājums. Vai būs šogad bilde rapšos? Vēl jau rapsis nav, man laukos sniegs. 2-3 nedēļas. Jums patīk? Mēs uzskatām Arti Pabriku īstenībā par nedaudz rapšā influenceri, tāpēc jā, mums noteikti patīk. Nē, ja jūs godīgi, es negribu nevienu apvainot, man rapsis nepārāk patīk, bet bildes ir labas. Bet zied viņš skaisti, tādā ziņā, un galvenais jāuzmēlas drēbes nenosmērēt. Tā kā, ja ir pasūtījums, tad vienmēr būs piedāvājums, kā jau tautsēmniecībā. Paldies, un sarunas noslēgumā mēs saprotam, ka politiķiem kukuļus nevar dot, tāpēc maizi mēs likām Es neesmu politiķis. Vai kandidātiem kukuļus nevar dot maizi, mēs likām nostatus, bet tad jums pateicībā par sarunu no mūsu biedra Ieva Siera, arī Siera Rituls, kuru Maira. Tas jau no mana reģiona, liels paldies. Starp citu, Ievas Sieru es tiešām ļoti cienu, es uzskatu, ka viens no labākiem Latvijas sieriem ir. Burvīgi. Paldies! Pēc garšas, jā.